Tieši jau ir, jā, kamēr mēs skatījamies. Tātad 15 ir darba kārtībā, mums ir 17 jautājumi par darba kārtību. Ir kādi jautājumi nav. Pirmais un otrais ir informācija, jau citās komitejās skatīta. Tātad ir no siltuma un komunālās saimniecības par maksājumiem. Vai ir kādi jautājumi par pirmo? Par otro? Trešais jautājums par izmaiņām 2004. gada 25. janvāra Līona Notu pašvaldības domas lēmums nr. 125 par finansējuma Interreg programmā apstiprināšanu projektā militārais mantojums 2. Ir mums, jā, lūdzu, jāiet ar tu. Jautri, ātri runā. Jā, lēmums iepriekš tika pieņemts, kad uzsākām šo projektu, bet tajā brīdī vēl nebija skaidrs zināms, vai paliks visas Latgales pašvaldības šajā projektā, un vai būs vai nebūs partneri šajā projektā arī Altuma attīstības šī finanšu institūcija. Un ņemot vērā to, ka ir Altuma šis atbalsts 10% apmērā, līdz ar to samazināsies mūsu līdzfinansējuma daļa par nepilniem 800 eiro no pagājušajā gadā pieņemtā lēmuma par 2000 uz 1300. Bet savukārt palielināsies šis priekšfinansējums, jo kopsumā izstājas viena pašvaldība nepiedalās šajā projektā, un es varu pašlaik samalot, vai Rēzeknes pilsēta vai Rēzeknes novads. Īsti neatceros, kurš no abiem, jo varu vienkārši sajaukt dažos projektus. Tāds ir izmaiņas. Jautājumi? Nav jautājumu, vai deputāti gatavi izteikt savu viedokli balsojumā? Uzsākam balsojumu. Tautas parāds. Slēdz balsojumu. Par 8 pret atturās nav vienbalsīgi lēmums pieņemts virzībai uz domas sēdi. 4. jautājums par finansējuma piešķiršanu. Tātad 749 eiro apmērā Jersikas pamatskolē, bet tāpēc ir direktore. Tu ātri mūs var tikai uz dziesmu svētkiem, kas nebija plānot. Jā, pirmo reizi es sapratu, ka ir... Ir galvenā dziesmu svētku finanšu organizētāji, palīdzētāji, protams. Tad jūs saprast, labi. Mums ir 2 deju kolektīvi, ar vienu mēs gribējām caur skati tikt uz dziesmu svētkiem, netikām tāpēc, ka mums ir 3-6, mums nav vienas klases, tad mums ir visi no maza no liela, arī kuplumā dažādi, tad skatē, tur ir diezgan grūti tikt tālāk. Bet otrs kolektīvs, kurš ir lielais, un viņi, varbūt, ka bija arī pelnījuši, viņi ir tikuši scenogrāfijā. Es tagad zinu, ko tas nozīmē būt dziesmu svētkos scenogrāfijā, un deju kolektīvu vadītāji stāstīja, un 8 bērni tur piedalās. Būtu ļoti labi, ka viņi ir pelnījuši, viņi drīz aizies arī no skolas nākošajos deju kolektīvus varēs deju. Izstāsti mums arī, kas ir scenogrāfija ir viņi nevis dejo laukumā, bet to fonu veido. Tad, kad jūs skatīsieties lielos koncertus, es sapratu, tad viņi no raksta, kas ir uz zālē, viņi tālāk viņu aizvedīs tur augšā uz skatītājiem. Tur gan gar skatītājiem viņu vieta laikam būs zonā. Viņiem jābrauc jau iepriekš uz mēģinājumu. Un tad īstenībā teica, ka tas ir diezgan smags darbs, jo viņi visos koncertos piedalās un ir, bet, gods, protams, skolotāji, bet tas ir finanses tāpēc. Jā, un naudu arī nedod. Jā. Labi, tad tālāk, lūdzu. Jā, es varbūt par tām finansēm vairāk. Šis kāpēc nebija plānots, jo nolikums par to, un ka būs tāda scenogrāfija, mēs uzzinājām tikai šī gada sākumā. Un tas ir, kā tāda sava veida brīvprātīgā aktivitāte, ja tur varēja pieteikties arī jebkurš. Un valsts izglītības attīstības aģentūra, tad šiem dalībniekiem sēž pusdienas vienreiz dienā, bet brokastis, vakariņas un nakšņošanu viņi neapmaksā. Viņiem ir nodrošināts sabiedriskais transports par Rīgas pilsētu visu svētku laikā. Līdz ar to skola prasa viņiem nodrošināt nakšņošanu, ēdināšanu. Tajās attiecīgajās dienās tur ir pielikums, kad viņiem būtu jānakšņo, kad ir ēdināšana. Protams, attiecīgi komandējuma nauda, jo skolotājs nevar pieskatīt bērnus, ja viņš nav nosūtīts, viņš nav tajā brīdī darba attiecībās, viņš nevar ņemt atvaļinājumā. Un komandējuma nauda ir arī šoferiem plānota.
Kopā viņi ir 9 ar skolotājām, un 9 nevar ielikt vienā transporta vienībā, jo autobusi ir pie 2 kolektīviem. Tāpēc tajās komandējuma naudās tur ir plānoti 2 šoferiem. 7. jūlijā viņus varētu aizvest skolas autobusu, jo viņš bērnus uz svētkiem ved. 8. jūlijā agri no rīta viņš paspēja tās stundas šeit nostājot. Un attiecīgi pēc tam 10. un 13. jūlijas, tad brauc 2 transporta vienības. Ja mēs tur spēsim saorganizēties kā uz vienu, tad jā. Bet tās transporta izmaksas, tas tikai tā aptuveni. Ja tas būs pašvaldības transports, tas varētu būt kaut kādi 300 eiro. Ja tas būs ārpakalpojums, tad tas būs kaut kādi 1300. Jā. Mēs it kā izmantojam, cenšamies pilnīgi tikai savu transportu, tāpēc arī ierasi, kas jau bija ieplānota citur, bet tagad tas, kā jūs arī teicāt, lai izdodas ar savu, bet, labi. Viņi nakšņos tajā pašā skolā, kur pārējie bērni? Jā, jo viņiem mēģinājumi ir no 8 rītā līdz 9 vakarā, plus mīnus. Un tajā 7. datumā, kuri viņi aizbrauc, viņi arī plāno tur nakšņot, jo citādi viņi netiek vēl uz mājām. Viņi nakšņo no rīta ar sabiedrisko transportu paši tiek uz mājām, viņi prasa transportu tikai noklīt uz rītu, uz mītnes vietu. Un attiecīgi 10. datumā arī viņus tikai transports aizved un atstāja, jo viņi sabiedrisko transportu pārvietojas. Tad viņi neskaitās kā dalībnieki? Viņi skaitās kā dalībnieki, viņiem ir dalībnieku kartes, viņiem ir jātiek Daugavas stadionā, bet viņi nav tajā statusā, kuriem valsts apmaksā nakšņošanu, ēdināšanu un visu. Kā vajag tā saliek, ja? Jā. Valsts, skaidrs. Nav nekāds pārsteigums. Jautājumi vēl? Nē, lai brauc un viss piešķirsim, viss kārtībā, lai. Jā. Tā, ir kādi jautājumi? Nav. Varam balsot. Atbalstām un virzām uz domas sēdi, uzsākām balsojumus. Slēdzu balsojumu. Ar 8 pret atturās nav vienbalsīgi lēmums pieņemts. 5. jautājums par Līvānu Noru pašvaldības 2004. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Jā. Tā. Helēna Koga. Pateikt, jā. Kā ir katru gadu, tad mēs sagatavojam pēc gada saimnieciskā gada pārskata apstiprināšanas ir termiņš, līdz kuram ir jāapstiprina pašvaldības publiskais pārskats, tas ir 1. jūlijas, bet ņemot vērā, ka nāk vasara, varbūt arī darbinieki kāds nebūs uz vietas, un lai visi tā kā būtu iesniegušas informāciju par paveikto 24. gadā, šis termiņš ir tātad mais, un informācija ir apkopota, iesniegtā, kas ir no citām iestādēm, un salikta kopējā dokumentā, kas tiek virzīts apstiprināšanai domas sēdē, un tālāk ir pēc likuma tātad viņš ir jāiesniedz vietējās administrācijas pašvaldību lietu ministrijā. Tā, kādi jautājumi varbūt, ja tuvāk nepieciešami, bet iepazīties var viss? Tas ir savādākā veidā nekā gada pārskats, tur, kur ir ļoti daudz tabuļu, šī tāda informācija, kas varētu būt sabiedrībai saprotamākā veidā, vai tādi skaitļi gan par budžetu, gan par visām sadaļām, kādā valdības funkcijā, cik ir līdzekļi, gan par projektiem, kādi ir pabeigti, kādi iesākti un atbilstoši finansējums šajos projektos, un paveiktais darbs arī pa nozarēm, gan izglītība, kultūra, bāriņtiesa, būvvalde, sociālais dienests, sabiedriskās attiecības. Tas ir ļoti, ļoti plašs, jūs redzat, tur 63 lapus tas ir kopā, un tāds vispārējais dokuments par gadu. Jautājumi nav, deputāti gatavi izteikt savu viedokli balsojumā virzībā uz domas sēdi. Uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Par 8 pret atturās nav vienbalsīgi lēmums pieņemts. 6. jautājums par ūdens saimnības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu.
Redzat, iepriekšējā līmenī, mums ir, Andris, būtībā ir Es nezinu, es varu būt tā saglabājies īstumā, mēs pagājuši gadu mēs tātad ilgi runājam, bet tarifu mēs pārskatām katru gadu, mēs nemainās, vērtējam, mēs vērtējam gan pēc izmaksām faktiskajām, gan pēc apjomiem, kas ir sniegti tieši pakalpojuma saņēmējiem, ir apkopoti tātad dati, izmaksas, protams, faktiskās būtu tā kā pēc aprēķina lielākas, ūdeni tas sastāvītu 2,01 € par kubikmetru, kanalizācija ir dārgāka 6,07 €, bet, izvērtējot tomēr iedzīvotāji, viņi nevar samaksāt tādu summu par 1 kubikmetru ūdeni kanalizāciju, jo šeit jau nav tā kā pilsētā, kur ir daudz pakalpojumu saņēmēji, pagastos ir droši vien Kandris tur varbūt var paskaidrot, jo tiem sūkņiem ir jādarbojas neatkarīgi no tā, vai ūdens tiek izmantots vai netiek, lai tur tā cirkulācija būtu un kvalitāte atbilstošā. Līdz ar to arī tās izmaksas ir, salīdzinoši lielas. Bet, pret iepriekšējo gadu, tad, kad mēs izskatījām šo jautājumu pagājušajā gadā, šīs izmaksas ir aptuveni līdzīgas arī pagājušā gada aprēķinā, un tāpēc mēs izskatījām izpildirektora sanāksmē šos izdevumus un vienojāmies, ka virzīsim uz komitejas sēdi izskatīšanai, tomēr saglabāt iepriekšējā apmērā, tātad ūdens būs €25, kanalizācija 2,13 un vēl plus ir atbilstoši likumam PVN. Tātad, un dotācijas daļa ūdenim ir 0,76 par kubu pašvaldības daļu un kanalizācija 3,94. Šis tarifs tad ir līdz nākamajam gadam, kad atkal izdevumi būs apkopoti par 25. gadu, un tad attiecīgi tiek izskatīts. Kaut arī samazinās iedzīvotāju skaits, bet tāpat kā tie ceļi jāgrīda apjoms, salīdzinoši tomēr ir neliels, jo, kaut arī mums ir iestādes tur, ja Rožupē ir iestāde, Rudzētos skola ir, bet, apjoms vienalga, viņš nav tik liels un izmaksas. Mēs atceramies arī iepriekšējā gadā, mēs tāpat runājam, diskutējam, mēģinām, īstenībā, bet galvenais, ka nav arī tie izdevumi nav stipri palielinājušies tomēr. Pagaidām, kamēr elektrības cena ir iepriekšējā uz šo gadu, līdz ar to arī, jo salīdzinoši izmaksas jau ir, elektrība algas, tur ir salīdzinoši nelielas, jo darbinieki nodarbināti ir citos darbos, kas ir pārējie, kas nav saistīti ar pakalpojumu. Tur tabulas pievienotas ir, var apskatīties, kuram interesē. Andris, ko tu gribi ko piebilst? Es tikai gribu piebilst, ka šogad laikam paliks tas viss, kā runājām, bet nākamgad, jo ar jauno likumu pieņemto par ūdens analīzēm, kas tagad viņās būs tarifs, mums un to brīdi ir atnākuši rezultāti un ņemšana, un tas ir kaut kā 25–30% noņemtas analīzes ūdenim tikai, un tās ir izmaksas €900 vienam pagastam. Un tas būs... Kas tas ir reizi mēnesī vai gadā? Nē, tas ir reizi gadā, ja viņas bija kaut kādi 120–30 €. Kas to pieostājis? Jā. Viņiem naudas vajag. Es nezinu, Klientu mazāk paliek. Viņi ir vienīgie vispār? Viņi nav vienīgie, tāpēc mēs skatīsimies arī tos visus un tirgus izpēti un skatīsimies, kas būs nākamgad, bet cenas ir augšu. Saki, lūdzu, kā ir ar maksāšanas to, plus mīnus ir diezgan savi 75% maksā, kurus mēs, Un ar tiem piedzinējiem arī ir kaut kāda jēga? Arī tai valdes sēdē Rožupē bija jēga. Tieši izpildītājiem ir atdoti, un tagad viņās Rožupē jau sāk arī maksāt. Citādi pārējie nemaksā. Ir katrā pagastā ir tādi, kuri... Ja otrs nemaksā, kaimiņš, kāpēc man jāmaksā? Tās lielās izmaksas sastāvda ļoti daudz kanalizācija, kas ir, viņam ir jāuztur baktērija, un tam kompresoram ir jāstrādā. Tas nav variants, ja baktērijas beidzās, un tagad šitie lietas ūdeni, tad mēs atkal jāatjaunoja baktērija.
Gatis var pateikt, ka arī pēc valdes sēdes, kura iepriekš bija un tika aicināti vienkārši parunāt, aprunāties, ieteikt, kādā veidā viņam tomēr, un daudzi nezināja, daudzi nesaprata, kādā veidā viņi domāja, ka viņiem netiek pierēķināts klāts šobrīd, vai arī tiesas izpildītājs, viņi neizprata to, un pēc šī skaidrojuma ir uzlabojusies, tātad arī šo cilvēku, kas nemaksāja, viņi sākuši maksāt un saprot to situāciju. Tāpēc, tas arī ir pozitīvi, bet tas nekad nav viennozīmīgi, tāpēc, ka tur arī tā situācija, painteresējoties, cilvēki ir arī ļoti viltīgi, viņi atver kontus Lietuvā, jā, lai tiesa izpildītāji nevarētu, citā valstī, jā, bankas kontus. Un tā tālāk, un atkal tad kaimiņi dusmīgi saka, kāpēc mums jāmaksā, tas otrs kaimiņš, vienkārši nemaksā bezkaunīgi. Jā. Labi, tad iesim uz priekšu, ja ir kā jautājumi saistībā ar nākošajiem tarifiem apstiprinātiem. Tagad viņš paliek lielāks? Nē, tas pats paliekās. Arī tās... Trešo gadu tas būs. Viņi jāapstiprina katru gadu pa jaunu. Jāpārskata katru gadu. Un dotācija arī saglabājas tā, ka mēs jau šobrīd nav. Labi, vēl viss balsojam. Tā, balsojums. Lēdzu balsojumu. 8 par pret atturās, nav vienbalsīgi lēmums pieņemts. 7. Jātop par valsts budžeta finansējumu un sadalījumu mācību līdzekļu iegādēji 2025. gadā. Es atceros 18 kaut kur tūkstoši bija 680 pa skolām sadalīts. Ir arī Ilze var gari un plaši runāt, ja ir nepieciešams, ja kādi jautājumi varbūt. Vai tu gribēji kaut ko? Nē, tur ir sadalīts vai mācību literatūras iegādē vai digitalizācijas. Jā, un tur katrai skolai ir iedota summa, un viņi varēja paši sadalīt. Paklausies, digitalizācijā jau šobrīd digitālajiem materiāliem jau ir vairāk nekā klasiskai literatūrai, ja? Nē, te ir katra skola izvērtējusi, kas viņam vairāk ir vajadzīgs. Tāpēc tās summas nav vienādas. Nē, bet kopējās summas, skaties, 18,000 ir mācību literatūrai, 20,000 ir digitālam formātam. Jau digitālais. Vai skaitā, bet visiem kopējā. 18,680 eiro tie paredzēti mācību literatūras, tā skaitā digitāla formāta. Jā. Pagāju, jūs izlasiet lēmumu tekstu. Nē, kopā ir 39,880. Jā. Citu mācību līdzekļu. Nē, tas ir kopā, 40,000. Tas nav tikai digitāla lietu. Nē, skatieties, 40 ir. Bet ko es saku, ka digitālie rekordi vairāk nekā papīra grāmatas. Nē, to iesniedza iestādes, viņi uzskata, ka viņiem vairāk naudas jāizmanto tieši tiem mācību līdzekļiem digitālajiem. Tāpēc jūs varat redzēt, pirmā vidusskola vairāk mācību 11,000, atkal cita skola ir rūkišiem ir tikai mācību līdzekļi, tie 3,700, viņiem nav grāmatu, tāpēc tur tas sadalījums sanāk. Principā viņš apmēram uz pusi sanāk. Ja puses noņem, tad mācību platformas uzdevumā. Viņš vienkārši arvien vairāk mācību materiāli digitālajā vidē. Tas ir vairāk, es teiktu tā, tas digitālais formāts, šeit es teiktu precīzāk, tas būtu piekļuve digitālajiem kaut kam. Jo šobrīd, ja mēs pastamies, teiksim, uz darba lapām vai uz mācību digitālajām grāmatām, nav viņu. Tāpēc šajā gadījumā, tā ir uzdevuma LV, Soma LV, Skolu LV vai Letonas vispārējais. Ir entās visādas, un viņas katra kaut kādu savu, pienesumu dod, jo tas, kas man personīgi visai patīk, ir tas, ka pa mācību priekšstiem sāk sadalīties tā kā vairākas platformas. Un mēs jau sākumā bijām ar to, ka uzdevuma LV ir kādā bāze, kur viss forši, tad parādījās Soma LV kā sākums skolai, skolas vārds, un likās, ka tur visi sākumskolas skolotāji priecājās par to, ka wow, cik forši mums ir Soma LV, un tieši ar visiem video draudzīgi paskarots, un uzdevuma LV tā kā tiem lielākiem, tur pamatskola vidusskolas posmā, bet šobrīd mēs esam apauguši valstī ar entajiem dažādiem, kur... Tas ir biznes? Tieši tā, tas ir biznes, un tad sanāk tā, ka mēs esam, spiesti, ja mēs gribam to mācību procesa kvalitāti celt, mums jāpērk kaut kādā vienā portālā tāda lapa, tur piekļuva abonentu šitādu, licence uz šitādu, vēl kaut kas tāds, un tāpēc tā ir, ka tas digitālais
kā no vienas puses jau liekas, ka viņi ir kā daudz, bet tie pašā laikā, ja mēs tā paskatītos, vai digitālais izspiež ārā papīrā formāta grāmatu, nu tā īsti nav. Tad drīzāk ir vienkārši par to, ka kārtē kaut kāda interaktivitāte kaut kādā platformā, un mēs to izmantojam. Bet naudas ziņā, jā. Bet arī tas, ka mūsu grāmatas, kas ir papīra formāts, ir ļoti pieaugušas cenas atkal. Mēs to reāli redzam pēc šī gada cenām. Jā, 50 bāri. Principā, ja kādreiz tu gribēji nopirkt, nezinu, kaut vai absolventiem mazu grāmatu, jo dzējolīšiem par 5-6 eiro, aizmirstiet. Lētāk par 14 nekā nav vairāk. Viss. 10 minimums. Jā, nu tas ir tā, ja tu nolūks atlaidies, teiksim, dabu tās zvaigznes. Jāsāk pašiem izdot. Nu, bez mazliet tas nāk, jā, tad kaut kādu... Labi, Maijai jautājums, ja? Necēlis tā. Bet galvenais, ka mācību gada beigās mums ir dotācija. Jā. Viņi tā it kā budžetu apstiprina gada sākumā, bet ministrija rīkojumu mēs katru gadu maijā pieņemam. Jā, bet vienkārši tā padomā, tas, kas ka ministrijas nolēs akmens viņu dārzniņā, jo nu kā tā var tik ilgi vilkt, tā, ka tev ir semestri, tev runāt par to, ka gatavošanās notiek tieši eksāmeniem intensīvi, tieši 2. pusgadā, un tad, nu labi, mēs tagad, nu ko mēs tiksim septembrī līdz gada beigām tērēsim, protams, jā, bet... Nākošā mācību gada. Jā, bet, nu tas nāk tā, ka mēs tā kā to mācību līdz ziņā atpaliekam principā par gadu, nu, ja tās kādās mācību gada griezumā. Un tas ir tādā ziņā ļoti buksējoši un, nu... Izēmam, viss ir tā. Bet mums jauna ministra viss kārtībā. Jā, jauna ministra. Labi, ir jautājumi vēl? Paldies, uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Tā, par 8 pret atturās nav iebalsīgi lēmums pieņemts 8. jautājums par dzīvokļu numur 2 īpašumā Jelgavas ielā 20 līmenī nodam maiņu pret pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu īpašumu. Tā, ka Jelgavas 20 ir pašvaldības un Valentīna Kaņevka kopīpašums. Tā ir 2 dzīvokļu dzīvojamā māja, kas būvēta 1918. gadā un atrodas drausmīgā stāvoklī. Visu šo laiku pašvaldības piedarošā dzīvokļu īrnieku nav. Mēs par to maksājam kā par tukšu. Tāpēc, jā, ejam pretī personai, varētu viņam piedāvāt maiņai kādu citu pašvaldības īpašumu dzīvoklīti. Piemēram, mums ir tādi dzīvokļi 10-5. Ja mēs iemainām, tad sanāk, tajā mājā nepaliek vispār neviena pašvaldība piedarošā dzīvokļa. Nu, līdz ar to mēs tiekam tomēr aktīvā. Nojaukt tad? Kas? Tieši otrādi paliek pašvaldības īpašumā visa māja. Jūs teicāt, ka drausmīgā situācija. Vai nu pārdot viņu varam, no Jelgavas, kā arī no būvvaldes ir kā rekomendācija līdz 1.09. atrast risinājumu, sakārtot to īpašumu. Zemē arī ir pašvaldības apakšā? Nu, tad būs, tad būs, jā. Bet tā pati ēka ir laba, tad tikai par... Viņa ir slikta. Nē, nu es tāpēc saku nojaukšana. Kā svietai var Doma bija tāda, ka varbūt tas īrnieks, tas īpašnieks atceraties, ja jūs atceraties, ka viņš varbūt paņems nopirks, bet viņš jau neizrādīs. Nu jā, tad nojaukšana skaidrs, tā arī labi, ja un pārdosim kā... Nu, tur arī sanāk pēc teritorijas plānojumas savu, tas rajons, un varētu būt pār. Nu jā. Labs īpašums, Jelgavas 20 arī pašvaldības. Jā, skaidrs. Labi, komisija tā lēma, es saprotu, tā virza, un tālāk tad būs nākošie lēmumi. Ir kādi jautājumi vēl? Nav, paldies par skaidrojumu. Uzsākam balsojums. Slēdz balsojumu. Par 8 pret atturās nav vienbalsīgi. Paldies. 9. jautājums zemes nomas līguma pagarināšanu Antramums. Jā, šeit mums ir saņemts iesniegums no juridiskas personas par zemes nomas līguma pagarināšanu. Paskaidrošu, kāpēc tas iet uz domes sēdi, jo tā platība ir lielāka nekā 10 hektāri. Ar komisijas lēmumu mēs nevaram pagarināt šo nomas līgumu, un viņa lūgums arī ir noslēgt nomas līgumu uz 7 gadiem pagarināt.
Tā kā parādu viņam nav, tātad zeme tiek apsaimniekot atbilstoši izmantošanas mērķi un tātad lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Un piedāvājums ir pagarināt šo nomas līgumu. Doma, protams, var lemt arī savādāk, var arī nepagarināt, var uz īsāku laiku pagarināt, kā jūs kā deputāti lemsiet, tā arī būs. No 7 tie gadi. Nu, tāpēc ne. Komisijā, Ja cilvēki iet uz projektiem caur lauku atbalsta dienestu, viņiem ir būtiski. Vairāk nav 5 gadi, tagad jau ir tas 7 gadu. Skaidrs, ko tu no mums gribi, tad, lai mēs atstājam 7, jā. Tā kā piedāvātais variants ir tas, kas ir optimāls mūsu uzņēmējiem. Sapratu, jā, mēs arī tā, vai domā, kas savā nomas maksa viņam mainās tagad jau, viņš bija ieguvis izsolē šīs nomas tiesības, tagad būs pēc tā cenrāža, kas tagad ir spēkā. Cenrādes šogad mainīsies? Cenrādes mainīsies arī šogad, un nākošo gadu būs jau jauns, tad ir atkal viņa maksās savādāk. Ir vēl jautājumi? Labi, tad virzam ar 7 gadiem. Jā, virz tur. Tā mēs nemainām. Uzsākam balsojumu. Balsojums. Slēdz balsojumu. 8 par, pret atturēts. Nav vienbalsīgi lēmums pieņemt. 10. jautājums par aizņēmumu 2025. gadam prioritārā investīciju projektā projektēšanas un būvniecības veikšana objektam Līvānu vidusskolas garderoba telpu atjaunošana, īstenošanai attīstības nodaļas un pakomentēšu. Pastāsti, un tad ir arī mums vēl sagatavots lēmuma projekts par aizņēmumu Līvānu pirmās vidusskolas garderobas atjaunošanai. Par to, ka tas ir nepieciešams, manuprāt, mēs jau diezgan sen runājam, un no mūsu puses ir veiktas visas nepieciešamas darbības, mēs apsekojam, sagatavojam darba uzdevumus, apjomus, izsludinājam iepirkumu, izvērtējam iepirkumu, līdz ar to arī izmaksas jau ir, teiksim tā, zināmas un lēmuma projektā iekļautas. Tad, ko mēs tur plānojam? Pretendenti arī bija vairāk kā viens. Jā. Tas arī obligāti. Tā kā viss ir kārtībā ar iepirkumu, tad mēs plānojam tur veikt remontu, grides seguma atjaunošana, sienu seguma atjaunošana, griesti, elektroinstalāciju mainīsim, video novērošanas sistēmu, uzstādīsim ugunsdrošas durvis, lai atbilst visam tam, teiksim tā, prasībām. Un pats galvenais, tas ir iebūvējamies garderobas kapišus, ne mazāk kā 500, ar personālam, arī tādu kā lēti gar sienu, un vismaz 260 sienas pakaram, arī izbīdīšanās funkciju un soliņu, lai bērniņi tur justos droši, ērti, un ugunsdrošības signalizāciju papildināsim. Tas ir tā īsumā. Jā, un kredītu nedot mēbelēm, tāpēc mēs to... Nē, tas nav tās variants, tas ir cits, te jau ir skaitās iebūvētās. Iebūvētās kopā ar projektēšanu. Nē, es tāpēc teicu, ka, ja mēs mēbeles ņem, tad nevar atsevišķi. Šeit tas mans bija arī ieteikums, vai nevaram mēs iebūvēt tos skapīšus, un tas arī aiziet. Tātad otrais ir lieta, ka, jebkurā gadījumā arī X stundā, ja gadījums vai kaut kas ir nepieciešams, tad var izmantot nedaudz pārbūvējot arī un aprīkojot šo te arī kā patvērtnēm. Protams, ka logi paliks un viss, lai tā gaisma ir, bet pēc tam īstenībā ir iespējams arī izmantot tādām vajadzībām. Tas arī ir ieguldījums tātad šīm nepieciešamām vajadzībām. Protams, ka neliksim ģeneratorus, neliksim pagaidām to, bet tas tiks sagatavots un tas ielikts īsā laikā. Viņu var
Sapratāt. Jā. Bet būs sakārtots. Gatis vai kas vēl grib kaut ko? Nē, es neko, es vienkārši, man prieks, ka beidzot tas ir sakustējies tādā ziņā, ka reāla rīcība šobrīd jau ir, jo mēs, ja atceraties, mēs šo jau pirms Covid bijām plānojuši, un, Covid toreiz ieviest savas korekcijas, bet tas ir ļoti jauki, jo tiešām šobrīd es lieku lielas, kā saka, cerību uz to, ka tie jaunie skapīši, kur mēs tur izvēlējāmies, ka viņi tiešām būtu labi tādā ziņā, ka viņi kalpos ilgi, jo mums šobrīd ar skapīšiem cita dilemma, šī ir bioķīmiskās rūpnīcas skapīši, vēl pie kuriem es esmu pat staigājis un slēdzis vēl ciet savās pamatskolas gaitās. Labi kalpo, jā, bet šobrīd mēs esam jau pēdējie, tagad sanāk 2,5 gadi, kad vairs nevar nopirkt slēdzenes, ne depo, ne pasūtīt nekā, jo tā atslēga vienkārši neražo neviens vairāk. Tāpēc mums ir, kā mēs paši skolās smējamies, mums ir klētiņas princips piekram atslēga. Pazaudēja atslēgu, salauz atslēgu, mums ir piekram atslēga, jo nav vienkārši nav ko, tā ir tās durvis uzteicis tā, ka tur tikai viena veida slēdzene ir iekšā un atslēgas līdzīgi nevar nepievirpot, neko nevar pievīlēt. Ja. Tāpēc tas ir viens otrs, tas, ka mums tāpatās mums regulāri gadās kaut kādi arī, nevis regulāri, bet, teiksim, reizi gadā vismaz ir viens kaut kāds incidents gardrobēs, vai tas saistīts ar to, ka kādam skapīti salauzās, nezinu, tur mums vienu brīdi bija vienam skolēnam pārsteigums, pilns skapīts ar skolas piena pakām bija pielikts, jā, tā kā mums jaunieši ir radoši tādā ziņā, jā, un mums šobrīd tāda aklā zona ir, jo jaunieši uztvēruši to, ka, kā ja starpbrīdī tusējās pa gardrobi, tad neviens tāpat tās mani nenoķers, jo dežanti mani, lai gardrobis mani tāpat nenoķers, esmu ātrāks, ja. Un tā kā, tas var attiecās uz 1. 4. klasi, bet kopumā jābūt ļoti labi, ka mēs varētu nosīt šo tieši to ar video novērošanu, un arī dežurantei sakārtot to stūru, lai viņi nav jāsēž caurvējā cilvēkam, tas būtu tiešām forši tā. Un tie ir pēdējie darbi, no padomju laika, kas vēl ir palikuši pārējais, viss tavā skolā ir pārbūve veikta. Jā, vienīgās vecās sporta zāles gardrobes, kas ir meiteņu zēna. Tur vēl kaut kas ir, bet to mēs, tā nav tik liels apjoms. Tikai papildināšu par to video novērošanu, jā, tad tur paredzētu vismaz 10 kameras, ka tur... Varēs, kas pienaka pakas? Jā. Jā, to mēs redzēsim, jā. Un vēl, man liekas, ir svarīgi, ka tā ir pirmā prioritāte, ko direktors arī minēja, tad, kad mēs kā deputāti un nodaļu vadītāji bijām skolā, ja tu atceries, jā, tu to arī minēji, ka tā ir vislielākā vajadzība šobrīd no tādiem mācībām. Runāt par to kvalitāti, par tiem skapišiem, šeit ir, mums bija iepirkums sagatavots projektēšana un būvdarbi. Valsts investīcijas kādreiz bija. Jā, jo, un tad, kad, ja mēs nonāksim pie līguma slēgšanas, tad noteikti mums būs sapulces ar būvnieku, mēs visas nianses izrunāsim. Cerams, ka vēl mums ir vajadzīgs saskaņots ar izēm. Nē, šeit nav. Tas vēl tajā iepriekšējā. Tas ir bērnārziem un policijai. Šis projekts neiet cauri, jo viņam nav posms vidusskolas attiecīgais skolēnu skaits. Tas ir atkal, bet arī iepriekšējā, kad pie kredītus piešķīra investīciju. Policijas ir cits, tas ir... Jā, tam būs arī vairāk, viss skaidrs. Tāpēc mēs šeit lēmumu projektu sagatavot par aizņēmumu. Investīciju prioritārajiem. Jā. Labi, viss tur ir kārtībā, atbalstām. Nē, citreiz ir jāsaka. Virzām, vai ir kādi jautājumi vēl? Nē, tas bija iepriekšējā, to, kas caur varam gāja izglītības projekti, tas bija 2-3 gadi atpakaļ. Šitas arī policijām jau arī policijai būs caur varumu. Šis bija sākotnēji domāts caur ministriju, bet tā kā jābūt ir attiecīgajam skolēnu skaitam vidusskolas posmā, Grīvā no pirmā vidusskolā 120 skolēni nav. Izrādās bija tikai 80 vietas, kā Ilze mums teica. Un tāpēc šis tika izvēlēts pārunājot šis variants kā investīciju projekts. Riebiņi jau sen saņēma to naudu, nav saņēmuši. Varbūt ministrija nebūtu atbalstījis, un ko tad atkal vēl jaunu lēmumu? Tagad arī tās visas skolas nesaņēma, kas kam arī atbilst. 10% tāpat ir līdzfinansējums, gan vienā variantā, gan otrā, un līdz ar to un atmaksa jebkurā ir jāsaka, vai nu vienā sadaļām vai otrā, jāatmaksā tāpat pašvaldībai. Un jālūdzas vēl viņu saskaņojumu. Tur vēl mēnesis jāgaida, tomēr saskaņos, izdos rīkojumu. Jā. Labi, ir vēl jautājumi. Tā kā mēs steidzamies kaut kas, tad mēs, nē, tas nav iemesls balsot. Gatavi visi? Jā. Slēdz balsojumu.
8 par pret atturās vienbalsīgi lēmums pieņemts. 11. Gada par pašvaldību investīciju projektu video novērošanas sistēmas iekārtu un palīgu materiālu iegādai uzstādīšanu Līvānu nodā un aprīkojumu iegādi Līvānu nodā pašvaldības policijas vajadzībām īstenošanu. Arī, jā, drusku pieskārāmies. Pieskaramies. Šeit tas lēmuma projekts nedaudz savādāk, jo šeit ir nepieciešams saskaņojums ar varam ministru, līdz ar to tagad mēs virzām uz domas sēdi lēmumu projektu par projekta īstenošanu kā tādu, arī no savas puses, tas ir policijas darba funkciju nodrošināšanai, visas nepieciešamas darbības ir veiktas, gan iepirkums video novērošanai, gan tirgus izpētes aprīkojumam un pēc saskaņošanas ar ministru tad būs jāpieņem vēl viens lēmums par aizņēmumu. Jā. Nezinu, varbūt kaut kādas tehniskas lietas. Es gribu pateikt, ka, ņemot vērā mūsu budžetu, mūsu arī iedzīvotāju skaitu un visu, mēs 24/7 nodrošinām, tas ir vajadzīgs 20 pāri darbinieku, ņemot vērā gan brīvdienas, gan saslimšanu un visu pārējo. Vienīgā izēja, kā mēs varam arī palielināt, protams, arī personāliju skaitu, kas strādā šobrīd 3 uz priekšu vēl jāpalielina, tad mēs ar video novērošu būsim seksim šo te īstenībā daļu. Ja mēs parēķinām algā šo te summu, tad cik mēs gadu varam 4, 5, 6 darbiniekiem apmēram. Tas ir tikai gadam. Šeit kameras strādā, un tās kameras īstenībā izpildirektors pateiks droši. Jā, pašvaldības. Viņas ir kvalitatīvas un tā sistēma netiek kameras uzliktas, bet visa sistēma, kur visi dati iet attiecīgi tā. Un arī papildus tas, ka pilsētā video novērošana, kas ir, viņi ir, diemžēl viņi ir novecojusi. Šeit mums paredzēt kaut kur ap 100 gan Elma, varbūt pastāsti vairāk. Ir 83 kameras paredzētas jaunas, tas ir gan ārā, gan iekštelpās. Būs arī speciālas kameras pilsētā, kur ceļi iebrauc pilsētā numuru nolasīšanas kameras. Tas ļoti atvieglos darbu, jo vajadzēja zināt, kāda automašīna atrast konkrētā laikā. Tas būs tieši uz Rīgas ielas vai uz visām iebraucamajām pilsētām? Uz ielas. Mums ir ļoti izcerīga vietas, tāds Līvāni ir ļoti izcerīga. Uz visiem punktiem kopā. Man jau liekas, ka pie tilta Rīgas ielas. Bet es jums pateikšu, ka jau ir šīs policijai arī ir. Jau viņas ir daudzās vietās, un tā, ka jau viņas darbojas un ļoti veiksmīgi Līvānos darbojas, Daugavpilī vai notiek kaut kur neizskalē un viss pārējais. Labi? Jā, šajā projektā arī būs aizturēto telpa iekļauta, paredzēta datori, printeris, bruņu vestes, formastērs 3 darbiniekam, alkometras, tas viss ir bez kā mēs īsti nevaram veikt savus pienākumus, tas ir vismaz vajadzīgs. Diemžēl. Jā, ķermeņa kameras, arī ko stāsti. Jā. Monitorēšanas... Kad izšaut, vai ne to vēlēs? Jā, monitorēšanas sistēma paredzēta. Bet, diemžēl, es to gaidīju, ka tajā mūsu depo un policiju, kad būvēja īstenībā sākotnējā, kad prezentēja pašas sākotnējos variantus, tas bija kādi 5-7 gadi atpakaļ, kad prezentēja šajās depo ugunsdzēsēju un policijas, tur vajadzēja būt jau visām kamerām, kas īstenībā viņi uzstāda to galveno, un tad šīs pašvaldības kameras policijas esošās visa informācija iet uz viņiem, un mums to dot informāciju atbilstošu likumu. Ka tā sistēma jau viņi valsts ievies, bet jāievieš mums. Tas varbūt arī bija iemesls, kāpēc mēs varbūt agrāk drusku to nedarījām, bet tagad ir, es domāju, ka īstais laiks to darīt. Bet arī ir valsts aizņēmuma programma speciāli tieši pašvaldību policijām un drošībai, kas iepriekš nebija. Jā. Un uz māju ir varams saskaņojas 2 pašvaldībām, Madonai un Balviem aizņēmumu.
Kurā telpā būs tā aparatūra? Domas ielā 3, kur tagad Kur viņi ir? Jums tur aizsardzība lielāka jāliek. Mēs arī jāizsver kamerās. Tiem bija paredzēts. Labi, jūs paši zināt, kā rīkoties droši vien. Tas bija pēc tēmas, bet kad vērsies tas jaunais Jā, šodien runā, informācijas mums nav. Ūvalde eksploatācijā nodot, ugunsdzēsēji un valsts policijas darbinieki pārvācas, Megasargu ar 29. jūniju izmet ārā no telpām, viņi atrodas. Jau sāks jau. Tas ir nākošais arī jautājums finanšu komitejas, bet ielūguma nav. Nevaram pateikt, mēs. Negriezīs. Jā. Nu, tā apmēram. Jā. Un šobrīd ir meklēšana. Es tā speciāli to varu saku, meklēšana arī trešais darbinieks. Pirmdien ir izvērtēšana. Es tā pateicu meklēšana, lai jūs Tā, jautājumi. Virzam. Jā, šobrīd. Drošības prioritāte. Sākam balsojam. Fiziski nav. Slēdz balsojumu. Ja vairs skrēja. Ko tev iedevē? Skaidrs. Labi. Atdodiet riktīgos, īstos un labākos rases. Tur tie. Par pašvaldības 11. par pašvaldības investīciju projektu vienu no... Tas jānoslēdz. Tas jau ir. 12. par telpu Rīgas ielā 117 līvana nodot domas tiesību izsoli. Jā, šeit ir saistībā ar to, ko nu patās runāju par Megasargu ir iesniegums par telpu nomu Līvānu pamatskolas telpās. Tātad visu mēs esam izdarījuši, novērtēts ir. Tātad par tām telpām, ko viņi vēlētos nomāt, kopējā platība ir 16,8 kvadrātmetri un tirkus nomas maksa ir 55 eiro mēnesī, jeb 3,30 eiro par kvadrātmetru, neiekļaujot PVN un komunālos maksājumus. Tātad tā kārtība vispārējā, tātad sludinājums, ieteikšanās un izsoli. Izsoles noteikumos viss tas ir arī atrakstīts. Izsoles solis tie paši 5 centi. Jā. Labi. Lūgums atbalstīt šo. Jā. Jautājumi? Uzsākam balsojumu, tur redzēsim, kas mums notiks tagad. Nu jā, viņi tagad būs, ka viņi nebalso. Labi. Ejam uz priekšu. Tātad par 7. Viens nepiedalās balsojumā. Vienbalsīgi. Vienbalsīgi. Viņa izgāja no sistēmas un viss. Tagad izgājas, laikam, ir nekas, ko ir. Bet par vienbalsīgi lēmums pieņemt 13. par Līvānu uzņēmēju darbības atbalsta konkursā Līvāna nauda vara 2025. gada rīkošana. Jā, labi. Nu jā, tas vairāk varbūt atkal tāds tehnisks lēmums, jo katru gadu mēs rīkojam šo konkursu un katru gadu mums jāapstiprina nolikums, jo katru gadu viņu jāsaskaņo ar finanšu ministriju. Tad ministrija saskaņojums ir saņemts, tā kā plānojam izsludināt no 6. jūnija līdz 1. augustam. Nolikuma tad mēs aktualizējam datumus, termiņus. Un vienīgais, kas ir negluži izmainīts, papildināts pēc vērtēšanas komisijas ierosinājuma, kvalitatīvi vērtēšanas kritēriju mēs papildinājam par tam jaunradīto darba vietu skaitu uzņēmuma
papildus punkti var saņemt, ja ir jaunradītas 2 vai vairāk darba vietu uz sezonas laiku, vai viena darba vieta uz sezonas laiku, 1 punkts, ja vairākas, tad 2 punkti. Tas ir visas izmaiņas, nekas pareizi nemainās. Jautājumi? Finansējumi 6000, kā jau katru gadu. Labi. Balsojums. Kādi balsojumi? 7 par, vienbalsīgi. 14. jautājums izmaiņu Līva noda izglītības pārvaldes amatu vienību sarakstā. Ilze, lūdzu. Tātad tur es lūdzu izmainīt un samazināt man izglītības metodikas viena likme 1,9 uz 0,9, bet šo vienu likmi tātad izveidot amatu vadītāju vietnieks, jo arī būs valsts izglītības aģentūras SF projekts, kur būs metodiķis. Tikai, mēs vēl gādām, kā tas ir, bet arī nevar būt tad 2 metodiķi novadā, un tur vēl par šo projektu ļoti daudz nezināmā, bet, lai optimizētu darba noslodzi, un arī es varētu atvaļinājumā aiziet un būtu atbildīgais un izstrādāt arī jauni amata aprakšķiem, vadītājiem vietniekam. Bet tas ir mūsu budžetu ietveros, nekas papildus, nekāda nauda nav. Jautājumi? Budžeta ietvaros uz priekšu. Kā apsauc vienalga. Nebūs tā, ka pēc tam kaut kad jūs teiksiet, mums nav metodika. Nē, mums paliek tie 0,2. Nē, 0,9 tie jomu koordinatori, tur paliek 0,9. Tas ir 0,9. Nē, zikā, tur īstumā tur beigais ķīslis šo visu tagad nāk virsū. Es domāju, ka pats Zīmes arī nesaprot, ko viņi dara šobrīd. It kā beigi cēlais mērķis ir, bet tas, kā viņi pārformēt taisās, un tas, ka visi tādā varbūtības izteiksmē pateica, it kā likvidēsim, tā kā veidosim no jauna, tā kā esošā ietvaros, tad beigās paskatu, kā tu darīsim. Galā jau tam vietnieks varbūt arī to pašu darīs. Vietnieki tur būtu lielāka jēga. Mēs visi tāpat to darbu darīsim, tā kā tas, kas ir gājis, un tie joma koordinatori paliek, un to pašu darbu un vēl papildus pie tā mūža izglītība un viss pārējais. Viņš par daudz no vietnieks uz pastāvīgu darbu tiks. Jā. Bet tas ir arī tā, ka tie projekti tā kā noskaidrosies, tā saprašana pie projektiem visdrīzāk. Man jautājums, ka tā saprašana viņiem atnāk tiem projektiem. Jo mums šobrīd ir... Reginās uz domas sēdi varētu būt kādi jautājumi. Kura tev dāma ceļo tagad no viena? Tāpēc īstenībā es šobrīd, tā. Vakar klausieties, kas notiek Latvijā? Nevar klausīties, Helēna. Kāpēc? Tāpēc, nu, tas notiek, kā var zināt, ja tur jau tā lieta, ka runā par to, kas nenotiek. Ja tas būtu, kas notiek, mēs būtu daudz pavirzījušies tālāk. Ja nezinu, tad vispār. Tur ir viedokļi tikai, tu nav vienalga. Es aicinātu pieņemt, ja jūs arī saprotat darbinieks, kurš ir, tad es pagaidu pieņemt šo. Tā nevar. Nevar taču šitā darīt. Ja vajadzēja... ir amata vieta izveidota, tā tad ir tiesības visas pieņemt darbā. Tad vajadzēja īstenībā uz šo rīkot arī pieteikšanu. Es jautāju, nē, tas metodiķis, kas man tagad strādā, viņš pāriet par vietnieku, es prasīju, ka tas nav amatu, vienkārši viņš raksta iesniegumu, tā kā tas ir, raksta iesniegumu ar 1. piemēram augustu, viņš pāriet kā vietnieks uz to pašu algu. Es jau to saprotu, man jau nekas nav pretī. Kā vēlēšanu komisijai šodien, kad teica, ka kāds tur izvēlās, droši vien, ka ir jau izvēlējies. Tu pagaidi, tā ir vai pārstruktūrizēšana, teiksim, tava iekšējā. Tā ir iekšējā pārstruktūrizēšana? Jā, tur jau vai te gatavi vai kaut kādus, vēl nezinu, konkursus sunoduši tādu. Tur var arī iestādes ietvaros arī Man ir tā likās, ka jā. Var jau var. Bet vai bija šo sēdis? Ja nāks projekta un nauda projekta nāk papildus nauda, tad būs arī izsludināts šim metodiķim, būs arī izsludināts pieteikšanās.
uz domas sēdi lūdzu, lai... Tad līgums vienalga darba tiek pārtaisīts. Protams. Cits amats taču arī. Tur jau bija pedagoģiskais darbinieks, viņš saņēma pēc pedagoga darba samaksas noteikumu, viņam bija atvaļinājums 2 mēneši. Tagad jau viņam ir tikai 1 mēnesis. Vienīgais, kas viņam nāk, atvaļinājuma pabalsts par, kā to stāžus ņems, tur es vēl nezinu. Es saprotu, Andri, kāpēc. Tauta runās. Ja vietnieku pieņēma, atkal būs bez konkursa, tur atkal būs vēl. Nevarēja mēnesi īstenībā, nākošu mēnesi bija mēs šoku. Pie tām jau viņa vēl aizies atvaļinājumā, kā pedagoģiskais uz 2 mēnešiem. Ja būs šovs tāds. Tā nav, viņa nozīmē, ka jūlijā ienāks tā visas tiesības ir 2 mēnešus izmantot. Atvaļinājums. Man vienalga, lai runā, ko grib, bet es saku, ka būs pareiz Maija. Bija un būs. Jā. Es te saprotu visu kārtībā. Es domāju, ka Sanita kā vietnieks būs ļoti labs cilvēks savā vietā. Labi. Pieredze viņa kā direktors, kā vietnieks. Es jau, man ir, kā jūs teiksiet, tā arī mēs tāpat strādājam. Tas jau notiek. Kā būs tā? Vienkārši vasarā, jo tūlīt nāks, ja piemēram ienāk tā nauda jūlijā, par to, tad gan mums būs jāsludina tas metodiķis, vēl cik viņa tur būs un kā, vai papildus, vai 0,5 vai 0,70, mēs, tad to metodiķi mēs aicināsim. No skolām paņemsim labāko skatīt. Tas tā kā tad kā 3. metodiķis? Nē, viņš jau nebūs status, viņš jau tikai projektu. Viņš jau tikai projektu. Nē, tas 18. mums būs domas sēde. Jūnijā. Tad pārcēm viņu uz to? Nē, 18. būs komitejas sēde. Tā 18. komitejas un 27. būs līgo pa vidu, jā. Uz komitejā viņš, cik varam mēs tādā? Jā, man vienkārši gribētu sakārtot līdzam projektu. Bet tas labi, tev neko neizjauks. Es aicinātu. Jā, tad mēs nebalsojam nemaz, jā? Nē, ir citas domas. Nē, tu mēs nevaram pret. Pašu jautājumu. Viss. Izpildirektors. Tad es iesniedzu atkal, Nē, viņš ir atlikts. Viņš ir atlikts. Viss kārtībā. Vienkārši tu nesniedz. Viss kārtībā. Es neko nedīju. Tad es varu spiet atlikts un jūs tā kā nebalsojat. Nebalsojam mēs. Ja ir atlikts, tad jā, mēs izdebatējam un nelaidam uzbalsojumu. Tad es varu spiet saglabāt. Jā. Tā izpildīt. Jā, viss. Labi. Paldies par sapratni. Tā, labi, tad ko viņš tā vēl nebija, ja? Kultūras pārvalde. Man viņš šoreiz darba kārtības punktu nevar izskatīt, ka nā. Nepārvaldes. Labi, es uzsāku tām balsojumu nevaru pabeigt. Es jau uzlīku saglabāt atlikts. Nelaiž priekšā. Jā. Mēs jau varam runāt par nākošo, ja un lai atnāk. Pazvani, ja? Atnāk. Jā, paldies, Ilzi. Jā, labi, viss. Saproti visu. Jo es vēl gaidām, arī naudas tās nav lielās. Bet tu redzi, Jā, projekta naudu jau vajadzēja būt, bet viņas nav vēl. Kultūras turismas sporta pavaldes. Viņi jau strādā, jo mums atskaitas jāsniedz. Tikai naudas nav. Mēs par to jautājumu varam. Jā, labi. Jā, paldies, Ilzi. Tāda brīnuma, ka viņi pateiks, it kā jā, mēs tā atalgojumu dosim, beigās tur pēc ziņiem. Varbūt vēl. Tieši tā. Un tad pēc pusgadu. Šis ir tik slidens, mēs šodien līmenī raušies. Kultūras sporta pārvaldes maksas pakalpojumus. Ir priekšlikums tātad papildināt ar 2 maksas pakalpojumiem. Tas ir velonoma un bērnu velonu certificēšana noma. Abi 2 pakārtot viens otram. Izcenojumi velosipēda apkope ir aptuveni €76, ķivere 66 centi un drošības slēdziņš 47 centi. Kopā tas sastāda €2,89 un, ja ir gavēni, tad attiecīgi ir izmaksas velonomai, tas varētu būt līdz 50 diennaktī. Un velosipēda noma varētu būt €4,10 noma diennaktī.
Drošības nauda nav. 200 eiro apmērā. Būs video kameras, mēs redzēsim, kur aizmēs. GPS vai jāpiedod? Bet ir pieprasījums, jā, vai arī pēc Vispār, es domāju, ka jau ir Tāpēc, ka tie velosipēdi, tie nav pirkti par pašvaldības līdzekļiem, viņi sapratu ir no kaut kāda tā kā projekta, un tāpēc viņiem ir tikai uzturēšanas, tā apkopas izmaksas iekļautas, ir aprēķināts, cik apmēram ir tas lietošanas kaut kāds, tās lietošanas reizes, tāpēc tā maksa ir mazāka. Bērnu tas sēdeklīts ir jāiegādājas un attiecīgi tad ir rēķināt, cik apmēram viņš kalpo, cik gadus tur, kaut kādus pāris gadus laikam. Tāpēc tā maksa ir lielāka. Tie, kas stāv tajā stūrī. Jā, viņi nav mūsu, ja būtu pirkti, būtu cita cena. Tā ir tikai apkope, kas ir, lai aizvestu Preļos, kaut kā apsūtos ir tā firma, kas viņus tur salabo, tā kā attiecīgi tehniskā stāvā, ja ved uz Preļiem, tāpēc viņiem prasīs, kurien viņi ved. Cik tā velospēda ir? Cik tāda velospēda vispār ir daudz skaita ziņā? 6 pietiekoši labi. Divas ģimenes izbraukās apkārt. Tā. Tagad jums ir 15. Ir 15. jā. Jautājumi vēl? Nav jautājumu, varam balsot. Uzsākam balsojumu. Balsojums. Slēdzu balsojumu. 7 par, pret atturās nav vienbalsīgi lēmums pieņemts. 16. jautājumu par izmaiņu Nīvanu stikla un amatniecības centra mākslas pakalpojumiem. Lūdzu. Jā, tas ir sakarā principā uzturēšanas izmaksu pieaugumu ar algu pieaugumu. Teiksim, mēs gribam arī pacelt savas ieejas maksu. Šobrīd mums ir 4 eiro, mēs gribētu, ka mums ieejas maksa pieaugušiem būtu 5 eiro. Un arī tāpat stikla pūšanas darbnīcā būtu 4 eiro, gribam 5. Atbilstoši skolēniem, studentiem, pensionāriem, 2., 3. grupas invalīdiem, tad būtu 3 eiro. Ieejas maksa bija 2 eiro. Un ģimenes biļete saglabājas tas pats princips, ka 2 pieaugušie un 1 bērns, par kuriem tas sanāk kopā 13 eiro, par ko tiek samaksāts, un tad par pārējiem bērniem tas ir domāta, ģimenes biļete ir domāta 2 pieaugušiem un 2 vairāk bērniem. Un tā kā par pārējiem bērniem vispār nemaksā, teiksim, jā, tā kā, vienam pieaugušiem, tā kā, tad līdz ar to tā ir 13 eiro. Un mainās arī izcenojumi gida pakalpojumiem, skatoties arī pēc mūsu, teiksim, kalkulācija pielikumā bija, tas ir skatoties pēc algām, teiksim, atbilstoši tiem algām, kas mums strādā tieši kā gidi, mūsu darbinieku algām. Un tad sanāk, ka būtu latviešu valodā 15,97 eiro, tas ir bez PVN, ar PVN 19,32. Un angļu un krievu valodā, tur, kur vairāk ilgāku laiku prasa sagatavošanās, tad tur ir lielākas izcenojums, tad ir 19,96 eiro kopā ar PVN 24,15. Gribam celt arī izmaksas radošajām darbnīcām, sakarā tieši ar to pašu, ar materiālu un arī darba, teiksim, izmaksu celšanos. Tātad radošā darbnīca ar stiklu, ko mums izmanto skolas Somā, ļoti daudz, tas ir tāda magnētiņu apgleznošana. Tad, ja šobrīd viņa maksā 5 eiro, tad maksātu 6,50 gala rezultātā. Un atkal stikla vitrāžu sapratām, ka esam ļoti varbūt arī novērtējuši par zemu iepriekš, teiksim, jo sanāk tomēr pavadīt ilgāku laiku. Stikla vitrāža prasa tiešām ilgstošu laiku, teiksim, ko jau izvēlas vairāk tādas, kas var atļauties, piemēram, 3-4 stundas pavadīt. Pie mums tad tas būtu 17 eiro gala rezultātā. Šobrīd bija 10,50. Bet tas nebija atbilstoši cena, tāpēc to arī gribam pacelt. Arī programmai stikls tavās dēlnās, tad būtu
šobrīd ir 2 eiro, bērnam būtu 3 eiro. Nu, tas ir tas, kas attiecībā par samaksām, un vēl gribētu pievienot divus klāt pie, kam nepiemērot ieejas maksu par personām, nepiemērot ieejas maksu tad muzeja nakts laikā, tāpēc, ka mēs katru gadu saskaņojam atkal šo domas sēdē, ka muzeja nakts šī pasākuma laikā, kad mums ir bezmaksas ieeja, izņemot stikla pūšanas darbnīcu. Tur mēs visu laiku arī šoreiz muzeja naktī, mums bija rekords liels skaits uz stikla pūšanu, mums bija pa visu vakaru šo 140 apmeklētāji, 140, principā visu laiku grupas, jo tur darbnīcā var iet līdz 20 cilvēkiem, tad, nu, beigās ap 140 apmeklētāji, un tad tur mēs tā kā izņemot šo, ka tur tomēr, lai ieejas maksa saglabājas arī muzeja nakts pasākuma laikā. Un vēl arī nepiemērot ieejas maksu, tas patiesībā arī jau tā, laikam jau tāds viesiem, kas uz Līvānu ciklu amatīnas centru uzaicināti Līvānu novada pašvaldības vai tās iestāžu vārdā vizītes iepriekš, nu, jāsaskaņo Līvānu novada pašvaldības vadību. Nu, protams, oficiāli pieteiktās vizītes tādas, nu, tas patiesībā arī ir, bet nu, tā, teiksim, pieņem to oficiāli. Jā. Tāds garš saraksts, bet, nu, viss. Tu uz domas sēdi atnāc un tomēr. Jā, es saprotu. Es saprotu, ka tev garš saraksts, mēs neviens nespēsim tā Jā, tik tiešām tur gida pakalpojumi, tur ir dažādas valodas, vajag arī dažādas cenas. Nu, principā jā, lielāks sagatavošanās posms ir, teiksim, nu, vienmēr angļu valodē un grievu valodu, nu, principā, nu, ka tu ikdienā to nelieto, tad ir diezgan grūti, jāsaka. Tur 40 minūtes ir, teiksim, tas laiks, ko tu pavadi, un tad, nu, arī prakse rāda, ka cik es esmu ievērojis, pilnīgi visos muzejos ir lielākas samaksas, teiksim. Mēs neesam, nu, tā kā kaut kāds izņēmums. Tās valodas ir krievu un angļu vai vēl kādu? Nu, mēs piedāvājam krievu un angļu, mēs tā kā citas nevaram. Cik apmēram ir tādas kādas grupas vai vajadzība pēc, teiksim, ja mēs tas kādus gadu griezumā, teiksim, cik bieži tādas grupas ir tādas? Protams, ka tas nav, teiksim, tāds populārāk, nu tā, teiksim, nu... Tas ir reizi mēnesī, 2-3 mēnešus reizi? Nē, biežāk tas ir. Biežāk? Jā, reizi nedēļā. Reizi nedēļā? Tā varētu. Bet, nu, neizvēlas visi gida pakalpojumus, teiksim tā. Vienkārši ļoti bieži ir tikai apskati, ka paši skatās ieejas maksu samaksām, paši gida pakalpojumi, tas ir pēc izvēles. To var izvēlēt, tas ir neizvēlēt. Tas nav obligāti. Latgalīšu dialektā. Napīto. Tas vēl dārgāk. Uzliksim. Jā, pareizi, varētu vēl dārgāk. Tieši notrāt, latgaliski tiem par vēl. Uzdos tādu jautājumu. Nu, mēs īstenībā bija mums tāda doma, ka tad varētu pievienot, teiksim, arī šādas gida pakalpojumus, jā. Labi. Bija tāda doma, ka varētu. Jautājumi? Nav jautājumu, paldies, varam uzsākt balsošanu. Debates. Balsojums. Slēdz balsojumu. 7 par pret atturās nav vienbalsīgi, lai pieņem. 17. jautājums dzīvokļu īpašumu nosacītās cenas noteikšanu un pirkumu piedāvājumu. Mantra. Tātad šeit uz diezgan sena Līvānu novada domes lēmuma pamata, kurš ir pieņemts 2021. gada 27. maijā par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai īrniekam. Bet, kā labi atceraties, mums daļa šo lēmumu palika bez izpildes, jo kā trūka tiesiskā regulējuma, lai mēs varētu īrniekiem, kuri ir ieguvuši dzīvokļi maiņas ceļā ar privāto sektoru, lai tomēr varētu šo atsavināšanu pabeigt. Uz doto brīdi Latvijas likumdošanā ir izmaiņas, un tieši šajā likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā ir šī iespēja, ka pašvaldība lemj par vai lēmusi par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai, piedāvāt īrniekam, nosūtot pirkuma piedāvājumu. Tātad lēmuma būtība arī ir, tātad ir aktuālais vērtējums 43 kvadrātmetru dzīvokļiem, tie ir 7000.
tātad nosakot nosacīto cenu un nosūtot tātad šo pirkuma piedāvājumu cilvēkam, īrniekam iegūt īpašumā nosacījumus. Tajā pašā 30. pantā ir atrunāts, ja īrnieks tomēr izvēlas nepirkt šo dzīvokli, kā turpina īrēt. Tātad lēmumā tas ir atspoguļots tā, ka mēs tātad ja viņš visu maksā un tam līdz, tad pārtraukt. Es domāju, ka mums nav teiksim, nekur nav pazudusi iespēja maksāt arī pa daļām, ja teiksim, īrnieks izvēlas un atbild, ka viņš pirks un es pirkšu maksājot pa daļām, tad es domāju, ka doma lems arī pozitīvi par tādu variantu vai nu arī uzreiz. Tāpēc ir šajā gadījumā tāds solītis pa vidu, jo mēs nevaram īrniekam piezvanīt un teikt, kur ir 7000, mēs tev sūtīsim piedāvājumu. Es uzskatu, ka ir jābūt vispirms oficiālam piedāvājumam. No viņa jānāk. Nē, mēs tā kā sūtam un tad nav iniciatīva no viņa. Iniciatīva no viņa jau bija, kad pieņēma domu lēmumu. Un viņš īstenībā ir arī interesējies, kad beidzot būs izpildīt. Tagad to gadu ierobežojumu nebūs, kas bija tad? Nē, tagad ir tā nevis atcelts īsti viņš nav, nedrīkst pārdot sociālos dzīvokļus, bet šādus, tā kā šajā gadījumā, drīkst lemt par atsavināšanu un piedāvāt īrniekam pirkt. Un ja viņam ir vēlme, tad viņš ierosinās tās arī. Viņš arī drīkst ierosināt. Nē, tas bija, ka līdz kuram tur 2000? Līdz 2002. gadam, kad pieņēma šo likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, stāvēja 20. pants, kurš pateica, ka jebkurš dzīvoklis, kurš ir īres tiesības, ir iegūtas šī likumā noteiktajā kārtībā, nedrīkst tikt atsavināts. Šobrīd ir mīkstināts. Bet es domāju, to informāciju vajadzētu varbūt kaut kā publicēt, jo daudzi grib, bet ja mēs uz pašu iniciatīvu to darīsim, tad varbūt tā, ka tie Latio vērtējumi aiziet. Nē, mēs nedarīsim, tas vairāk tieši šis ir uz īrnieka iniciatīvu. Tā ir viņa iniciatīva. Tad mēs tagad skatīsimies, kuri kādreiz gribēja, tad tiem arī aizsakot, jo daudzi cik neapmierināti bija, ko viņi tik nedarīja, gāja. Šobrīd tai daļai, pēc tam var iniciatīva būt arī, ka mēs tā kā vienkārši informējam, ka tāda iespēja ir. Lai nebūtu. Jo tur ļoti daudzi gribēja. Mēs arī kādreiz parādījās publiskajā telpā informācija par izmaiņām likumdošanā. Šie telefonu zvani bija cilvēkiem, protams, kuri iesākuši. Bet, lai es teiktu, ka tagad ir vesels lērums iesniegumu, tā nav. Jo arī tam, kas jau bija iesācis, mēs tā kā informācija tika nodota, bet arī domā vēl vai. Tagad arī mainījusies situācija noteikti arī tiem cilvēkiem. Dažādas situācijas, bet lūgums ir atbalstīt šo. Nē, protams. Lūdzu. Es ne par šo jautājumu, bet nedaudz par izsolēm. Mums bija 2 veiksmīgas izsoles otrdien, bet, diemžēl, personas vēl nav iemaksājušas. Mēs tādā cerībā, ka tiks veikta iemaksa vai nu šodien vai rīt, un mēs tā kā uz domas sēdi gribētu vēl pievienot 2 lēmumu projektus par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Pirmdien mums ir jāizsludina līdz darba dienas laikam, mēs arī to arī runājam. Ja būs, tad mēs iekļausim tos darba kārtībā. Viņiem arī pateiks, lai viņi nekavējās, lai nebūtu mēnesis, ja izdarīsim 3. Tieši tā. Uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Par 7 pret atturās nav vienbalsīgi lēmumus pieņemt. Finanšu komitejas jautājumi visi ir izskatīti, tad vienu mēs atlikām. Un nākošā tad pēc nedēļas 9. ir tomērsēde un jūnijā mēnesī tad 16. tajā.
Jo 19. vajadzēja būt, jā, 18. tātad komitejas, tā ir trešdiena, jā, un tad pēc nedēļas, pēc jāņem sanāk 27. kārtījā par izstrādājušiem.